Labrīt visiem klātesošajiem, tiem, kas ir tiešraidē. Nedaudz par tēmu kā tādu, kāpēc šāda tēma interesanta, kas man nodarbina, kā vispār tehnoloģijas var vairot cilvēcīgo. Jāsaka godīgi, ka mans ceļš tehnoloģiju pasaulē aizsākās 2008. gadā. Tādā nejaušības kārtā es nonācu IT jomā, IT industrijā, pirms tam pilnīgi citā sfērā. Un man toreiz likās, kāds man varētu būt vispār sakars ar IT, un es neko vispār no tā nesaprotu. Es neesmu ne inženieris pēc zināšanām, pēc izglītības, ne programmētājs, ne vispār. Es neesmu vispār supertehnisks cilvēks. Man likās, ko es tur darīšu. Un es sapratu, ka patiesībā tas, kas man iedvesmo, ir cilvēki, talanti, jaunieši, tie jocīgie frīki, ko mēs apsaugājam, tur tos programmētājus. Un tas, kā mēs viņus arī īstenībā stereotipiski iedomājamies, tur tajās jocīgajās pusgarējās zeķēs, tur zandalēs mājās, tumsā, hūdijos, programmējot kaut ko, leduskapis pats pieprogrammēts, piebrauc klāt un tā. Bet īstenībā viņi ir pilnīgi citi, viņi ir savādāki, viņi ir super radoši, daļa no viņiem brūvē alu, daļa spēlē mūziku, mākslu taisa, zīmē. Un tas foršākais, ko viņi dara priekš mums, viņi rada tehnoloģijas, viņi rada tās priekš mums, viņi rada jēgpilni ar mērķi palīdzēt pilsētai, valstī, pasaulē, sabiedrībai un katram no mums. Un tad es sapratu, ka šis man nenormāli iedvesmo, jo cilvēki ir tie, kas rada tehnoloģijas. Un tā šī radās par manu tādu lielu aizraušanos tehnoloģijas. Un tā es arī tur paliku. Starp citu, es esmu diezgan vecs paaudzes biorobots, tāpēc izmantošu špikeri. Man ir diezgan ierobežotas funkcijas, gan atmiņas ziņā, gan tā tālāk. Tā kā neesmu tik advancēts kā citi, tāpēc es špikošu, lai atcerētos, ko es jums forši gribu pateikt. Nedaudz iedvesmai varbūt tāds mans stāsts īsais par to, par manu kaut kādu izpratni vai situāciju ar tehnoloģijām. Tas bija kaut kāds, man liekas, 2015. gads. Es strādāju vienā no tehnoloģiju tādiem lieliem uzņēmumiem. Mēs regulāri organizējām saucamās tehnoloģiju brokastis mūsu klientiem. Mēs stāstījām par to, par visu jauno, par superīgo, par mūsu pakalpojumiem, sakot, pārdevām. Bet vienā jaukā foršā reizē es uzaicināju vadīt, moderēt šo pasākumu vienu no tādiem tehnoloģiju guru, Latvijā diezgan atpazīstamiem cilvēkiem. Un tad, protams, starplaikos mēs par visu kaut ko runājām. Protams, par ko gan var runāt, par tehnoloģijām, vai ne? Un tad tajā laikā bija ļoti populāri tādi termini kā software as a service, infrastructure as a service, tad infrastruktūra, programmatūra kā servis. Viss ir kaut kur, kaut kam pieder, tikai ne mums, mēs visi nomājam un tā. Tas kļuva populāri. Tajā laikā nebija ne car sharing, nekas tam līdzīgs. Un tā mēs aizrunājāmies un nonācām līdz tādai interesantai domai par versiju life as a service, kas izklausās pilnīgi crazy tajā laikā, bet te mēs esam, mēs redzam car sharingus, mums nekas nepiedara. Principā pilsētas valsts cīnās par cilvēkiem, jaunā paudze kļūst ar vien kosmopolitiskāk, ceļo, viņi brauc uz turieni, kur ir fantastisks nodrošinājums visam. Un viņi var vienā dienā hopā piecelties un vienkārši aizbraukt kaut kur citur, jo tur ir daudz labāki apstākļi. Un tā mēs tur aizfantazējāmies līdz pilsētnieka komplektam, life as a service. Tur ir mašīna uz tik un tik braucieniem dienā, dzīvoklis, kurš nesamaksāja, nobloķējās, netiec iekšā nemazam viņā, jo tev ir sejas atpazīšana un tā joprojām. Un tad vienā jaukā brīdī mēs tur runājam. Es saku, klausies, bet tas laiks ir pilnīgi crazy. Kā tu vispār visu paspēji? Es saku, es nevaru reāli paspēt. Man par trāku vienkārši tas ritenis griežās. Viņš saka, kā? Viņš saka, tu iPhone lietoji? Es saku, lietoju. Tev taču ir personīgais asistents Siri, vai ne?
Siri var paprastīt jebko. Viņš saka, tieši tā es arī organizēju visu savu dzīvi un darbu. Viņš saka, Siri, ieliec man kalendārā notikumu. Siri aizsūta ziņu tam. Siri aizsūta e-pastu šim. Bet, reāli krūti, klausies. Es tehnoloģiju džeks un es neko tādu neizmantoju. Labi, forši. Beidzās tehnoloģija brokastis kaut kur ap pusdienu laiku. Un es dodos uz biroju, protams, vēl pilns ar sapulcēm un tā tālāk. Domāju, man taču arī jāpamēģina loģiski, vai ne? Un braucot mašīnā, es nolēmu, tad beidzot ir tas pienācis laiks izmantot arī man Siri pamēģināt. Ja? Tad, kā gan rēķina, zin kā, lai nesavārītu ziepes, davai, ka es aizsūtīšu ziņu mīļotajai sievietei. Loģiski, vai ne? Nav bērni zālē, ne? Man bija tāds diezgan draisks noskaņojums, pikants. Un tad es saku, hei Siri, hello vistas. Pirmkārt, kāds vistas? Es jau apvainojos par to, ka man vārdu nespēja izrunāt normāli. Bet labi. Ko tu gribi darīt? Es saku, nosūti ziņu, lūdzu, WhatsApp ziņu manai mīļotajai. Ok. Ko tu gribi nodot? Un es sāku diktēt. Nē, taču nav bērni. Čau, vāverīt, man dresks noskaņojums. Es paņemšu vīnu, iebraukšu pa ceļam rotaļlietu veikalā, ne jau tajā Lāčuks bērnu. Makrāvus, paspēlēsimies. Viss ziņa aiziet, es aizbraucu uz biroju. Sapulces, viss notiek. Beidzās viss sapulces, skatos telefonu, WhatsApp ziņa. No vienas nopietnas dāmas, no cita tehnoloģija uzņēmuma, ļoti augsts amatpersonas. Viņa saka, Viestures, šis, protams, ir super intriģējoši. Bet vai tas tiešām bija man? Es domāju, bāc, es domāju, aiz kauna zemē gandrīz ielīdu. Protams, es tur sāku taisnoties, tas nebija es, tas ir Siri un tā joprojām. Ja, tur, diezgan bezjēdzīgs pasākums. Jā, tad vienīgā mana vakara nodarbe bija, es biju tik ļoti, tā teikt, uzvilcies, uzbudinājies, kad vienīgais, ko es dresēju tajā vakarā, bija Siri. Mēs strīdējāmies, es viņu mācīju izrunāt manu vārdu pareizi, nevis vistas, ja, jo es neesmu vista. Tā bija mana personīgā pieredze ar tehnoloģijām. Toreiz es tā baigi pie sevis nodomāju, interesanti, uz ko tas viss velk. Vai tiešām tehnoloģijas pārņems visu cilvēcīgo? Vai mēs sāksim izmantot tehnoloģijas arī šādām cilvēcīgām lietām, lai nodotu emocijas, sajūtas? Diezgan baisa sajūta tajā brīdī palika. Protams, es pats vainīgs un tā joprojām, bet jā, un tad man radās tas jocīgais jautājums, vai tehnoloģijas valdīs pār cilvēku vai cilvēku pār tehnoloģijām. Tas bija 2015. gads, jau tagad atceros. Pirms 10 gadiem. Un patiesībā tas nav mans jautājums. Par to jau īstenībā cilvēks sen domā, jo tehnoloģijas eksistē sen. Tāpēc es piedāvāju paskatīties vienu inčīgu video. Don't be fooled by the internet. It's cool to get on the computer, but don't let the computer get on you. It's cool to use the computer. Don't let the computer use you. You all saw The Matrix. There is a war going on. The battlefield's in the mind. And the prize is the soul. So, let's be careful. Be very careful. Thank you. Jā, tieši tā. 99. gads. Princis, slavens tā laika mākslinieks, dziedātājs. Viņš toreiz jau teica, ja, ir forši izmantot dators, bet neļaujiet datoriem izmantot jūs, esiet uzmanīgi. Tās tehnoloģijas ir cīņa, kas notiek prātā, bet cena ir dvēsele. Un tieši tā, viņš pieminēja slaveno Matrix, kas man personīgi tajā laikā iznes vienkārši smadzenes. Es noskatījos vienā dienā, un es nākamajā dienā aizgāju, jo es daļu nesapratu. Man vienkārši tā, kad uzsprāga smadzenes 99. gadā. Tas, starp citu, Matrix arī iznāca 99. gadā.
Par tehnoloģiju izmantošanu, protams, ir ļoti atšķirīgi viedokļi sabiedrībā. Tie pēdējie dažādi pētījumi rāda, ka 78% cilvēku saka, ka forši baigi palīdz atvieglot dzīvi, ikdienu, ļoti daudz ko uzlabo. Bet tajā pat laikā tuvu pusē arī atzīst to, ka tas ļoti būtiski var ietekmēt un ietekmē patiesībā jau cilvēku savstarpējās attiecības. Ja? Un tad jautājums ir, un attiecīgi arī to cilvēcīgumu. Un tad jautājums ir, kas vispār ir cilvēcīgums? Kas ir tas, kas pieder mums kā unikālām būtnēm, tieši cilvēkiem? Tā ir atziņa un pašrefleksija, tās ir emocijas, empātija, tā ir morāla un ētika, kur mēs esam tie, droši vien cilvēki ir tie, kas ir spējīgi novērtēt un pateikt, kas ir labs un kas ir ļauns. Tā kā, jā, šis ir tāds interesants un satraucošs faktors. Bet labi, paskatīsimies drusciņu statistikas datus par pasauli un Latviju tā skaitā. Tie ir pēdējie statistikas dati. 21 iedierīts ASV, 10 Eiropā un vairāk nekā 7 Latvijā uz vienu mājsaimniecību. Tās ir ierīces, kas ir pieslēgtas publiskajam vai, sauksim tā, globālajam tīklam. Ja? Un kas tad tas ir? Mums kur visiem ir viedie pulksteņi, ja? Katram mājās ir vēl telefoni, ne mājās līdzi telefoni, datori, planšetes, gudrās mājas, gudrās pilsētas, visādas. Kas tik mums nav? Ne? Starp citu, kam ir gudrais leduskapis varbūt mājās? Ir kādam? Nav? Kā atsūta ziņu tur, čau viestur. Te tavas garnels, drīz beigsies termiņš. Tu kā mūs apēdīsi, vai mēs paši izkāpsim ballīti uztaisīt? Tāds, diemžēl, ir. Kas ir tās tipiskās lietas, ko mēs vispār kādā veidā mēs izmantojam tehnoloģijas mūsdienās? Viņu ir miljons. Ja? Mēs pasūtam ēst internetā, taksi, mēs attālināti iedarbinām automašīnu, viedās kartes, spēles spēlējam, video straumēšanu. Kas tik nav tas, ko mēs darām? Darbā mēs izmantojam diezgan bezjēdzīgas un tīzlas korporatīvās sistēmas, kuras dažkārt paņem savus 2-3 mēnešus, līdz mēs vispār iemācāmies viņus lietot. Un jautājums, vai tās ir cilvēcīgas tehnoloģijas? Tā kā interesanti. Privātā ziņā mums tādā ziņā ir paveicies. Mēs varam izvēlēties un lejuplādēt tās aplikācijas, kas mums patīk, kuras mēs lietojam. Lūk. Bet tās tipiskākās lietas, ko mēs tur darām, šajā ziņā ir sociālie mēdīji, kur mēs pavadām laiku, ko mēs ļoti aktīvi lietojam. Šie skaitļi ir nepielūdzami, un tas ir tikai vienas dienas laikā. Ja, jūs redzat, 95 miljoni Instagramā foto un video vienas dienas laikā. Atliek kādam ietvītot X-ā, kad premjeras ir idiots un 75 komentāri sako tālāk. Ja, vai pats premjeras aicina, rādiet lieldienās savu solis. Ja? Ok, protams. Fočējam. Mēs liekam 10 bildes, 100 bildes no ceļojumiem, kāpēc nevienu. Un tad tas viss kaut kur tur paliek. Un ar ko tas rezultējās? Respektīvi, aiz šiem milzīgiem skaitļiem slēpjās, kā jau es teicu, ne tikai apjomi, bet arī mūsu laiks. Un tā statistika ir nepielūdzama atkal. Tās ir vidēji 2 stundas, vai patiesībā jaunākajai paudzei pat krietni vairāk dienā sociālajos medijos. Zināt, kas tas ir? 2 stundas dienā, 37 dienas gadā. Tas ir tas, ko vidēji cilvēks pavada sociālajos medijos. Vairāk nekā mēnesi. To neizdomāju es. Nākamais interesants fakts. Pēc loguma mēs droši vien atpazīstam. Vienā pusē Facebook, otrā NASA. Pats Facebook dienā rada 80 reizes vairāk datus nekā NASA.
un ko dara NASA, un kāda ir viņas pievienotā vērtība, un ko dara Facebook. Nu jā, un tas viss rada milzīgu datu apjomu. Milzīgu. Atkal statistika ir nepielūdzama. No gada uz gadu šie datu apjoms pieaug vismaz par 30% katru gadu. Un pēc statistikas faktiski visi datu apjoms, kas pēdējā laikā eksistē uz pasaules, ir radies pēdējo 2-3 gadu laikā. Un, diemžēl tā problēma ir tāda, ka 70% no tā ir digitāli atkritumi. Nevienam nevajadzīgi. Visas tās bildītes, ko mēs tur liekam. Protams, mēs runāt varam par vajadzīgiem datiem, nevajadzīgiem. Veselības dati tiek uzkrāti, dažādi dati, lai mācītos mākslīgais intelekts un tā joprojām. Bet joprojām 70% no datiem ir vienkārši miskasti. Nu, un te mēs aizējām pie nākamā inčīgā skaitļa. CO2 izmešiem. Kamēr zaļie līmējās pie skrejceļiem un saka, ka aviācijas industrija ir monstrs un kamēr kurina tur lidmašīnas benzīnu un rada izmešus, reko dara CO2, tad reko dara IT industrija. Tie pēdējie statistikas dati, tas ir tas, ko rada IT industrija kopumā. Proti, viss šis datu apjoms kaut kur stāv, kaut kur griežās. Ja. Tam ir vajadzīga elektrība, un elektrība ne viss ir zaļa. Jā, protams, tur Google un Apple tur ir zaļās baterijas uz jumtiem un elektrības, bet tā tas, diemžēl, arī ne visiem strādā. Nu tā, drusku vēl pabiedēt jūs. Izglītība. Agrāk bija kā? Bija diktāti, vai ne? Rakstam, klausamies, rakstam, klausamies. Tagad bērni atnāk mājās, viņam jāgatavojas pārbaudas darbam. Apēc kam tur kaut ko mācīties? Iesit ChatGPT, dabūna atbildi, gatavs, aizēja planšetē, ieķeksēja pareizās atbildes. Super baigi ērti, ne? Somija šobrīd atsakās diezgan būtiski, lai samazina planšešu izmantošanu mācību procesā un iet atpakaļ uz grāmatām un pierakstiem un sāk izbalansēt to. Principā mēs nākam tur, kur ir pie planšešu paudzes, kas ir patērētāju paudzes, kam diezgan viegli var iebarot visu kaut ko bez absolūti kritiskās domāšanas. Ir tāda platforma kā Character AI, kur var uzģenerēt savu virtuālo draudziņu un parunāties ar viņiem. Teksasā šobrīd notiek tiesas prāva, kur notiek apsūdzība par to, ka 17 gadus jauns jaunietis, tad, respektīvi, šis chatbots viņam ieteica nogalināt savus vecākus. Jo viņš bija sūdzējies par to, ka viņam tur aizliedz lietot sociālos tīklus un vēl kaut ko. Un chatbots saka, tā jau ir, kad nav nekas pārsteidzošs, ja bērns nogalina savus vecākus dēļ vecāku vardarbības. Un tā. Nu, un pēdējais. Super. Vai ne? Mēs visi sakam, ātrāk varētu atgriezties darbā, vai ne? Nu, tā nav futuroloģija. Kur robots, kas iznēsā bērnus. Jautājums, tas ir tas, ko mēs gribam? Labi, pabiedēji. Pie kaut kā foršāk. Tehnoloģijas patiesībā dara super daudz laba. Ļoti daudz laba. Mēs spējam apkopot, pateicoties tehnoloģijām, mākslīgajam intelektam, strukturēt ļoti ātri informāciju, strukturēt viņu, automatizēt. Dažādi rīki, viss ir iespējams. Un, jā, tas mums palīdz ikdienā. Vēl viens jauks pētījums, bet labā nozīmē. Tie, kas izmanto mākslīgo intelektu savā ikdienā, par 29% ir vairāk, teiksim, aizrautība ar savu darbu. Kas gan var būt svarīgāks darbā, pareizi? Ja mēs varam izdarīt vienkārši un banāls lietas ar kaut kādām tehnoloģiju palīdzību un līdz ar ko darīt lietas, kas mums vairāk patīk. Tā skaitā uzlabojas šī dzīves un privātās dzīves un darba dzīves balans un viss pārējais. Man ir jāsteidzās uz beigām. Ātri 2 piemēri no manām mīļākajām tēmām. Joprojām tā pati izglītība. Jūs droši vien visi esat saskārušies tā vai savādāk par subjektīvām atzīmēm skolā, vērtēšanām, kur vienkārši es biju viens no tiem, kurš bija huligāns skolā. Un es bieži atrāvos atzīmes tādas, kuras es biju pelnījis nevis par savām smadzenēm, bet par savu uzvedību.
tehnoloģijas var būtiski atvieglot šo pārbaudas darbu vērtēšanu, automatizēt viņu. Tieši tāpatām sagatavot darbus, atbrīvojot skolētājus no ļoti tādām lietām. Ir iespējams veidot bērni ar ļoti dažādu līmeni vienā klasē, un jūs to ļoti labi zinat. Un ir iespējams līmeņot šos te uzdevumus, un to visu var tik vienkārši izdarīt ar mākslīgā intelekta palīdzību. Un atstāt skolotājiem laiku tam cilvēcīgumam, motivācijai priekš bērniem un visam pārējiem. Ģimenes ārsti 20 minūtes ir tipiskā ārsta vizīte. Un ko viņš pārsvarā dara, mēs tur ieejam, ir joprojām čupa ar papīriem, ar vēsturi, ko viņš tur caurām dienām raksta. Ir tehnoloģijas, kas vienkārši veido transkriptus. Tu vari ierunāt, tas viss ierakstās pacienta vēsturē. Ir tehnoloģijas, kas mūsdienās jau analizē analīžu datus, rengenus, iesaka ārstiem pareizās vai padziļinātākas šīs izmeklēšanas vai jau iespējamās kaut kādas ārstēšanas kursus. Un atkal, priekš kā? Priekš tā, lai ārstam būtu vienkārši laiks paprasīt, klausies, kā tev iet, kā tu jūties. Un pēdējais man mīļā tēma – mašīna. Self-driving cars, vai ne? Ja mēs dienā vidēji braucam apmēram stundu dienā, tās ir 240 stundas 10 dienas gadā. Ko mēs varam izdarīt par šo laiku, par 10 dienām? Mēs varam iemācīties ar Duolingo kādu jaunu valodu. Un tā vietā, lai prasītu Sīriju nosūtīt kaut ko nerātni, varbūt pašam to izdarīt. Vai varbūt vienkārši piezvanīt mammai beidzot un normāli ar viņu parunāt un dzirdēt, nevis tā, ka tu fonā kaut ko citu dari. Piemēram. Tālūk, tā kā tehnoloģijas mums ir daudz palīdzējušas, ļoti, ļoti daudz, un joprojām ir devušas būtisku atvieglojumu medicīnā, izglītībā, drošībā, jebkur. Un atceramies, tehnoloģijas tā ir cīņa, kur kaujas lauks ir prāts, bet cena tam ir dvēsele. Un tad tā ir mūsu izvēle. Vai cilvēki kalpos tehnoloģijām? Vai mēs? Vai otrādāk? Un vienīgais veids, kā paredzēt nākotni, ir veidot to pašiem. Paldies! Tagad tas skatiens ir tāds drusku tā kā no Matrixa. Bišķi baidos. Es tā klausījos to visu. Man it kā, jo es to neesmu vēl pieslēdzis, ja ir gudrā veļas mašīna un gudrais žāvētājs. Es varu nebūt mājās palaist vienu vai otru. Man pilnīgi nevajag šo. Kā es gribētu, ka es palaižu, tur tās durvis atverās un tā veļa pārkrāmējās. Tas būtu vajadzīgs. Es vēl tikšu līdz tam. Tu noteikti. Par pārējiem es nevaru galvot. Sveiciens no Pūras. Paldies, lai šitais paļaušu sev. Paldies.